Mīļie tautieši, grūti ir runāt arī pēc gadiem vēl par to, kas bija jāpārdzīvo. Šodien tiek atzīmēta mūsu tautas sēru diena, 14. jūnijas 41. gadā, kad vienā pašā 14. jūnija diennaktī Padomju Savienības varmākas izrāva lielu robu latviešu tautā 15,000. Arī es kritu 14. jūnija notikumiem par upuru. Man stāstījums sīkāki verdzības un ciešanas gadi ir bijis iespējas žurnālā Čikāgas ziņas. Esiet to lasījuši. Pastāstīšu tikai galvenos vilcienos par pārdzīvotu. Tūkstošus no latviešu tautas bez jebkādas vainas salādēja lopu vāģos, vislielākā saspiestībā, smirdošā vagona gaisā un aizveda uz vergu nometnēm. Mani kopā ar daudziem citiem latviešiem aizveda uz vergu nometni Vjatlāks, kas atrodas Sibirijā, Kirova apgabalā. Šai nometnei ir numurs 232 un viņā ir 16 nodaļas. Katrā nodaļā apmēram 800 vergu. Jau Vjatlāgā numurs 232 ir liecība. Un caurmērā 10,000 vergus tādā nometnē. No tā var secināt, kādas cilvēku masas tiek turētas Padomju Savienības vergu nometnēs. Vjatlāga vergu nometne atrodas nepārredzamā un nepārējamā mežu masīvā. Ieslodzītie vergi bija nodarbināti tikai meža darbos, malkas, dzelzceļa, špalu un baļķu sagatavošana un šo materiālu ielādēšanu dzelzceļa vagonos. Vjatlāga atrašanās rajonā bija šaursliežu dzelzceļš, kas aptver visas nodaļas. Darbā bija jāiet katru dienu, izejot 7:00 rītā no zonas un atgriežoties zonā vasarās 6:00, ziemās 5:00. Darbā gājām brigādēs, sargā ar šauteni plecos un suņu pavadībā. Dzīvojam barakā apmēram 120 vergu katrā. Barakās no dēļiem bija sasistas 2-stāvu guļus vietas, tikai pa vidu šaurā atstarpe staigāšanai. Barakas ziemās bija ļoti augstas, kā arī tumšas un netīras. Nepasakami grūti bija gadi, kad gāja karš vergu nometnēs. Tas ir vergu nometnēs, kad gāja karš. Darbs mežā bija ļoti grūts, neierasts, normas lielas, ko izstrādāt nevarēja. Uzturs pat zem minimālā. Dzīves apstākļi antisanitāri. Baigais klimats ar 9 mēnešus garām ziemām, salu līdz 40 grādu Celsija un dziļu sniegu. Pēc darba atgriežoties barakās nevarēja iegūt arī atpūtu. Ziemas barakas bija tik augstas, ka vajadzēja gulēt ar tām pašām vatētām darba biksām un faikām. Barakas bija blakšu pilnas un mēs paši bijām mutaini. Iemigt, un arī bats un izsalkums mocīja, kā iemigt nevarēja. Mēs ļoti cietam badu. Nekad no manis neatkāpjas vēlēšanas paēst rupjo maizīti, cik gribas. Jo patiesi badains cilvēks domā tikai par rupjo maizīti. Citi labumi sevi neatgādina. Es dzīvodama dzimtenē mīlēju šokolādi. Atrasdamas vergu nometni, es biju aizmirsusi, kā šokolāde ir. Domāju tikai par maizīti. Maize, tas ir svēts vārds. Dzīvodama šī bagātā zemē Amerikā, nekad neesmu gabaliņu maizes iesvedusi atkritumu tūtā. Es zinu maizes trieciena vērtību. Kaut gan vairāk kārt esmu redzējusi, ka atkritumu tūta iesvieš pat puskukurīšus maizes.
tas ir grēks. Bats cilvēku var novest pie izdarības, ko paēdis nekad nebūtu spējīgs izdarīt. Mūsu latviešus barakas novērtē uz augšējām nārām un tā, lai blakus gulētais būtu krievietis, kas lielāko tiesu bija kriminālistas un zagles. Man blakus gulēja krieviete, kas strādāja ķēķī. Viņa, protams, nebija badaina. Savu saņemto maizi viņa bija sakautējusi, salikusi maisiņā un pakarusi pie sijas virs mūsu guļas vietām. Es šo maizes maisiņu katru nakti aptaustīju. Nevarēju aizmigt aiz izsalkuma sajūtas un kārtinājumā šo maisiņu paņemt. Jo izsalkums bija tik liels, kā būtu pietrūcis gribas spēka pretoties. Ar prātu tomēr sapratu, ka kaltētu maizīt apēst nav tas pats, kas nekaltētu. Savu nodomu paņemt maizes maisiņu pastāstīja kādai vecākai latvietei, un viņu aicināja kā sabiedrotu šī darījumā. Viņa tam nepiekrita. Kad nākošā dienā atnāca no darba, maizes maisiņš pie sijas vairs nekarājās. Latviete bija lūgusi krievieti, lai maisiņu noņem. Labi, ka tā. Es atbrīvojos no kārdinājuma un varbūt arī no izkropļošanas, jo maizes maisiņa nozušanas gadījumā aizdomas kristus mani un tad es tiktu piekauta līdz nesamaņai. Varbūt šo maizes maisiņu bija pakārts ar nodomu, lai mani izprovocētu, rastos iemeslis mani piekaut. Mūsu fiziskie un garīgie spēki strauji gāja mazumā. Mums nebija nekādas iespējas aizstāvēt savas dzīvības. Bija latvieši, kas gribēdami saglabāt savu dzīvot spēju, centās mežā izstrādāt uzliktās normas, lai iegūtu lielāku gabaliņu maizes un dažas karotes, vairāk ūdeņainās šķidrās biezputras. Tie organisma uzkrāto no dzimtenes līdz paņemto enerģiju drīz izlietoja, jo trūcīgais uzturs izlietoto enerģiju nemazākā mērā neatvietoja. Iestājās ķermeņa novājēšanā, nespēks un drīz sekoja nāve. Bija, kas strādāja rezervēti, tomēr gala iznākums bija tāds pats, tikai pēdējiem laika sprīdis starp dzīvību un nāvi bija nedaudz garāks. Mēs visi izmocītu un novājiešu stāvējam uz dzīvības un nāves sliekšņa. 41., 42. un 43. gados bija tik liela mirstība, ka katru rītu lielā kaste uz pajūga saspiestus pilnīgi kailus līķus izveda no zonas. Bija mūsos iestājusies tāda vienaldzība, kā to, ko redzējām, uzņemam bez bailēm un žēluma. Jo mēs katrs varējām sagaidīt, kā rītu, jeb kādu citu dienu kaste aizvedīs mūsu līķus. Likās pat, ka tā ir vienīgā atpestīšana no nesamām mocībām. Ar pārliecību varu teikt, ka latvieši, kurus aizveda uz vergu nometnēm, 98% dzīvē neatgriezās. Kāds latvietis kastes vedējiem bija prasījis, kur aizved kastes saturu. Atbildēt, kā latviešus tieši uz elli. Mūsu latviešus ļoti neieredzēja ne priekšniecība, ne ieslodzītie krievi, sauca tikai par fašistiem. Kad mani aizveda no dzimtenes, es biju pats veselības iemiesojums. Tāpat kā citi nonācu pilnīgā nespēkā un novājiešanā. Kādā dienā no darba pārnākt vairs nevarēju. Sargs sita man ar šautenes laidi, spēra ar kājām. Es tomēr nespēju piecelties un iet. Tā kā sargam bija visi brigādi esoši
vergi jānogādā zonā, tad lika viņš diviem krieviem no brigades katram pie savas rūkas mani vest. Cik zvērīgi viņi mani rāva uz priekšu, lamādami visneķitrākiem vārtiem. Kad es barakā nedaudz atkulos, izmēģināju, vai manas rokas un kājas ir procitavās. Es tomēr ne asaru tad nenopirtināju, ko būtu varmākas redzējuši. Savas fiziskās un dvēseles sāpes izrautoju nakti, kad neredz. Labi, ka sargs tanī dienā bija bez suņiem. Suņi bija tā iedresēti, kā uz sarga pavēli kūda un plēsa. Tiku redzējusi vergus, kuriem suņi bija sakoduši rokas, kājas, kādam pat norāveši ausi, kā noplēsuši tos pašus drēbju kankarus. Mēs bijām kā lopu bars sadzīti iznīcībai, jo pie mežā izvešanās darbiem kāds zirgs pārlauza kāju, bija vesela izmeklēšana un vergam, kas ar zirgu strādāja, piesprieda jaunu soda mēru. Ja mežā nosita kādu cilvēku, kas notika, neviens pat neprasīja, kā tas noticis un kas vainīgs. Ķermenis bija tā novājējis, kā nebija pretestības nekādam slimībām. Slimoju smagā ar tīfu, dzelteno kaiti un kādu dienu darbā mežā krītošais koks pārsita galvu. Atrasdamās vergu nometnēs esmu vairākas reizes nāvei skatījusies acīs. Tikai ar Dieva žēlastību esmu palikusi dzīva. Pēc kara apstākļi nedaudz uzlabojās. Darbs bija tāds pats smags, tikai tāds svētdienās nebija jāiet darbā. Paēduši nebija arī tad, bet ne tik badaini. Sāka iznīdēt barakās blaktis, arī pašus veda pirtī katru nedēļu un mainīja veļu. Tā vergi pa daļai no inziktiem atbrīvojas. Atļāva rakstīt 2 vēstules gada Padomju Savienības robežās. Uzstādīja barakās skaļruņus, dienu un nakti žvadzināja par savām kara uzvaram. Mums 14. jūnijā aizvestiem nekādu sodīšanas procedūru nebija. Neviens neprasīja, vai esam vainīgi un par ko. Pēc 5 mēnešu atrašanās vergu nometnē izsauca kantori un paziņoja, cik katram liels sodamērs piespriests. Piesprieda bija trojka, tas ir 3 vīru komisija Maskavā. Vismazākais sodamērs bija 5 gadi, vislielākais 25. 25 sodamērs bija tādiem, kam pierakstīja kādu sadarbību ar partizāņiem. Soda likuma pants bija 58 punkti dažādi. 58. punkts nozīmē politiski neusticami. Man bija piespriesti 8 gadi pēc 58. panta 4. punkta. Šie 8 gadi ir ātriebības rezultāts, ko sagādāja man Krejotavas darbiniece, kas bija pakļauta man. Iestājoties komunistu varai Latvijā, jau katrs varēja atriepties, jo tad visas cilvēces padibnes tika virsējā slānī. 49. gada es savus 8 piespriestos gadus biju novergojusi. Vai ir vēl kāda vēlnišķīgākā vara par komunismu Padomju Savienībā? Jau no dzimtenes aizveda bez kādas vainas. Aizmuguriski piesprieda 8 gadus sodamēru, un kad šo sodamēru bija novergojusi, neatbrīvoja, nelaida brīvi, bet atkal sargs aizveda uz dzelzceļa staciju, iesēdināja dzelzceļa restotā būrī un aizveda citā vietā vergošanai. Šoreiz tas bija Krasnojarskas apgabala un apzīmēja izsūtījumā. Arī tur bija meža masīvs un darbi tikai mežā. Atrašanās vieta bija lielas upes Tasejeva krastā,
kur bija kādas 10 mājeles vietu iedzīvotāju. Sākumā dzīvojam barakās, vēlāk izsūtītie vergi uzcēla mājas ar istabu sadalījumu. Tur darbā gājam bez sarga, tikai katru vakaru vajadzēja pieteikties komandantam, ka esam no darba atgriezušies. No dzīves vietas bez komandanta atļaus aiziet nekur nevarēja. Vergu nometnēs par darbu neko nemaksāja, deva tikai uzturu un apģērbu to vistrūcīgāko. Izsūtījumā mums par darbu maksāja, cik katrs varēja izpelnīt. Par uzturu un apģērbu rūpējamies mēs paši. Izsūtījumā es pēc 8 gadu badošanās paēdu rupjo maizīti, cik gribēju, ko nopirku par firmu nopelnīto naudu. Badu vairs necietam. Kaut izpeļņas bija mazas, tomēr tik daudz pietika, lai paēstu. Varēja no vietējiem iedzīvotājiem pirkt kartupeļus, pienu, atvēra mazu ēdienmāju, kur vakaros atnākot no darba varēja pirkt siltas vakariņas. Izsūtījumā pievienēs vēl citas mocības. Maškā. Tas ir mazas mušiņas, kā magoņu sēkliņas. Kas tur bija kā melni mākoņi un nežēlīga koda. Vasaras ar atklātu seju, plikām rokām un kājām nevarēja iet. Bija dabūnamas pirkt speciālas galvas segas kā biteniekiem, kuram sejas apmēros bija iešūts biezs siets ausnu zirgu astriem. Bikšu un piedrukņu galus vajadzēja nosiet ar auklu, lai maška nelīstu iekšā, un tā apģērbtam vajadzēja strādāt vasaras pat pie 30 grādu Celsija, kas bija ļoti grūti. Maška pazuda tikai tad, kad uzsniga sniegs. Ziemas arī tur bija garas, augstas ar dziļu sniegu. '53. gadā arī līdz mums nonāca ziņa, ka esot nostiprātis Staļins. Piedodiet lūdzu par manu rupjo apzīmējumu, un nevajag smaidīt, tur nav ko smieties. Cilvēks ar 16 gadus ir cietis, tas var atļauties tādu vārdu pateikt. Jā. Mirst cilvēki, bet tāds asins kārs zvērs cilvēka izskatā varēja tikai nosprāgt. Staļins ir lielākais slepkava 20. gadu simtiņa. Tad nāca pie valdīšanas daudz liberālāks Hruščovs. Hruščovs izdeva dekretu, kā politiski ieslodzītie var rakstīt lūgumus lietu caurskatīšanai. Es aizrakstīju Latvijas augstākai tiesai, saņēmu paziņojumu, ka mana lieta caurskatīta, atzīts esmu nepareizi sodīta, tieku rehabilitēta. Tas ir pēc 16 moku pilniem gadiem un tika atņemti manas dzīves labākie gadi. Hruščovs izdeva dekretus, kā rehabilitētiem jāizsniedz pases, jāļauj izbraukt no atrašanās vietām, bijušām darba vietām jāizmaksā 3 mēnešu algas, vergu nometnēs un izsūtījumā pavadītais laiks pie pensijā aprēķinās tiek ieskaitīts darba stāžā. Jādod dzīvokļu pirmām kārtām. Mēs ieslodzīti slavējam Hruščovu. Hruščovs pat morāli deva mums gandarījumu, izsvieda no mauzoleja Staļinu. Staļņam valdot, mēs nekad netiktu projām no mežiem. Kad sākam strādāt izsūtījumā, bieži no rajona centra izbrauca aģitētāji un stāsti, lai mēs šī dzīves vietā iekārtojamies uz palikšanu. Piesolēja aizdevumus ģimenes māju celšanai, mailovu piegādei, piešķīra zemi. Vairākiem izsūtītiem jau atbrauca sievas ar bērniem, citi nodibināja ģimenes dzīvi no jauna. Arī es šeit sastapu mīlu cilvēku, kas vēlāk tapa mans vīrs. Kopējas bēdas un grūtības mūs tuvināja. Ja mīļš cilvēks tikai silti saņem tavu roku, ir tad liekas, ka nesamā smagā nasta top vieglāka.
Viņš arī bija 10 gadus izcietis Kalimas vergu nometnē, tika rehabilitēts. 57. gadā mēs nodevām savus darba rīkus, cirvjus un zāģus. Sadavāmies rokās, otrās rokās katrs nesa mazu sainīti ar drēbēm, kas bija visa mūsu mantība par 16 gadu grūto darbu. Bet sirdīs mums bija viegli, jo zinājām, ka tiekam projām no mežiem un nolādētas maškas. Vienmēr salieku rokas dziļā pateicībā visuvarenam Dievam. Esmu saņēmusi lielu viņa žēlastību. Tādēļ varēja izciest garos mocību gadus vergu nometnēs un varēja atgriezties dzīvē. Piedodiet, lūdzu, es nevaru vienaldzīgi runāt, ka jūs man atvainojiet, ja? Tagad es jums pastāstīšu, ko es redzēju pēc 22 gadiem aizbraukuši uz Latviju. Arī šis stāstījums nebūs priecīgs, tikai sāpe katram stāstījumam ir citādā. Pēc atbrīvošanas es Latvijā dzīvot netiku atgriezusies, jo zināju, ka mani piederīgie bija visi izceļojuši. Zināja arī no stāstījumiem un saraksties, ka politiski ieslodzītie, ja atgriežas Latvijā, tiek uz katra soļa izsekoti. Pilsētās dzīvot nepieraksta, tikai kolhozas un tad tos atpalikušakajos. Zināja kādu politiski ieslodzītu, kas bija atgriezies Latvijā, pēc 4 mēnešiem arestēja un nosūtīja atkal vergu nometnēs. 63. gadā mēs ar vīru braucam Latvijā apciemot. Tad mēs bijām Padomju Savienības pilsoņi un Padomju Savienības robežās varējām braukt bez ierobežojumiem. Iebraucam Rīgā, apmetāmies pie man pazīstamas kundzes, kam gan bija tikai viena istabiņa, kopējs ķēķis un manas istaba ar vēl 3 citām iemītniecēm. Rīgā bijām 8 dienas. Staigājām, apskatījām, Rīgā izskatījās pelēki netīra. Nolikām ziedus uz brīvības pieminekļa, netikam to traucēti to darot. Bijām brāļu kapos, arī nolikām ziedus pie mātes tēla. Brāļu kapi izskaties diezgan uzkopti. Tikai lasīja daudzas kapu plāksnītes, nelatviskus vārdus un uzvārdus. Mātes tēls brāļu kapos taču sargā tikai savu latviešu tautas dēlu un meitu dvēseles. Daugavas malā vēl bija redzamas nenovāktas kara drupas. Bijām Ķemeros parkā, ap sanatoriju notika restaurācijas darbi. Tādēļ palikām bez iespaida. Mēs stāvējam tuvu dziedniecības ēkai pie sēravota, garam gāja kāda medicīnas darbinieca, apstājās un nomazgāja seju ar sērūdeni nenosusinot. Teica, viņa to darot katru dienu un esot labi rezultāti. Jā, dāmai bija tīra sārta sejasāda, bet vai tas sērūdens iespaids? Bijām Jūrmalā, pēc ilgiem gadiem peldējām Baltijas jūrā. Braucam uz Siguldu, bet iekrita lietaina diena, tāpēc maz staigājam. Meklējam Rīgā, kur vien zinājām un stāstīja nēģus. Nēģi tādi, kādus pārdeva Latvijas brīvības laika centrāla tirgū koka muciņās ar attiecīgu recepti. Tā ir lielākā delikatese. Protams, nēģus nekur neatradam. Teica, nēģi Daugavā esot iznīkuši. Kāds zināja stāstīt, ka nēģi Maskavā iznīkstot. Tad vēl Latvijā un arī Rīga pilnīgi nebija iztukšotas. Kaut ko no produktiem varēja nopirkt. No Rīgas caur Ieriķiem ar vilcienu braucam uz Gulbeni. Gulbene, Vecgulbenes pagasts ir manas dzimtās vietas. Caur vagona logu vēroju, kā izskatās mūsu mīļā tēvzeme tagad slikti. Sagrautas lauku mājas, tīrumu un pļavas atmatā ar krūmiem aizauguši. Nekur neredzēja augļu dārzus, ja puķu dobes, kaut kur redzēju piesietu govi, pat sivenu piesietu.
Gulbenim apmetamies pie manas māsīcas. Viņai ir 2 dzīvokļu māja. Vienu no dzīvokļiem viņai atņēma, otrā viņa dzīvoja. Māja gan ļoti prasies pēc remonta, kad lietus ūdens traumītēm tecēja istabās. Teica, viņai nesot līdzekļu priekš remonta. Saņēma viņa tad 50 rubļus mēnesī strādājot kā rentgena māsa. Gulbenes pilsētā un arī citās pilsētās bija saceltas jaunas mājas. To jau var saprast, jo vajag kur novietot iesūtītos maišelniekus. Vecais Gulbenes centrs bija tikai mūru grausts. Baznīca no ārpuses izskatījās pelēki netīra. Iekšpusē netiku bijusi, jo dievkalpojumu notiekot 2 mēnešos reizē atbraucēju mācītāju. Piemineklis varoņiem, kas cīnījās par Latvijas brīvību, gan vēl stāvēja, bet ļoti nekopta bija pieminekļa apkārtne. Parks ap Balto pilu un Emzes arī atgādināja postašu, visur zara čupas un netīrs. Jūlijā pēdējā svētdienā, kā bija arī Latvijas brīvības laikā, Gulbenē bija kapu svētki. Mēs iepriekš sakopam manu vecāku kapiņus, uzliekot speciāli lietus kapu kopiņām rāmjus, satrūnēšu koku krustu vietās marmora plāksnītes. Pie kapsētas bija darbnīca, kur to varēja pirkt. Cilvēku kapu svētkos bija daudz. Kāds vīrietis runāja, teica, esot skolotājs, bija dziesmu lapiņas. Dziesmas bija ar tautas dziesmu meldijām. Saulīt tecēdama maza biju neredzēja, un kas tie tādi, kas dziedāja. Ne runātais, ne dziesmu tekstos nebija pieminēts vārds Dievs. Teica, nākošā svētdienā būšot kapu svētki ar mācītājiem. Tālāk mēs braucam, lai redzētu manas tēva mājas, kas ir 8 kilometrus no Gulbenes. Braucam ar autobusi. Biju pat tādi un sazinājusies ar labi pazīstamiem. Viņš pats strādāja kolkozā kā grāmatvedis Kunze pasta nodeļā. Viņa māja no mūsu tēva mājas bija pārējot tikai par pļavu. Latvijas laikā viņiem bija piešķirta jaunsaimniecība no bijušām muižas pļavām. Uzņēma viņi mūs silti draudzīgi. Nākošā dienā mēs ar vīru gājam uz mana tēva mājām. Vai jūs ziniet, kā drēbs sirds, kad pēc daudziem gadiem tuvojas mīļām vietām? Gan mana tēva mājām bodniekiem tieši garam tek Līčupīte. Gājam uz vietu, kur bija tilts pār upīti. Tilts gan bija tik nolietots, kā pat kājām pāriet nelikās droši. Ejot pagalmā, atklājās postošais visā pilnībā. Sastapam kādu vecu sīvieti, kas teica, esot atbraukusi no Baltkrievijas un dzīvojot šeit. Stācija dzīvojamā māja esot sadalīta 3 dzīvokļos. Mēs iegājām viņas istabā. Nebija viņai pat ko piedāvāt, lai mēs visi 3 varētu apsēsties. Stāstīja strādājusi kolkozā, tagad saņēma 23 rubļus pensiju no kolkoza. Vēlāk arī kolkozā strādājušus pārņēma valsts pensijās. Pārējus iedzīvotājus nesastapām, esot darbā. Sīviete stāstīja, ka esot tās krievu ģimenes no Latgales. Gājam apskatīt ārpusē. Uzsrita, kā apdzīvojamāji nebija vairs neviena košumkrume un nebija neviena augļu koka ne ogulāja. Nebija arī neviena, kuru bija tik daudz, kad mēs tos kopam. Redzēja, kā lopu kūts, kam apmēram metru augstumā bija mūra siena, bet augstāk apaļo baļķu būva. Tagad kūts skelets stāvēja bez jumta, un bija tikai pusotras rindas baļķu uz mūra pamata. Teicu, kūts laikam tiek atjaunota. Nē, viņa teica, kad vajag mums malkas, pa baļķam noveļam un sazaļiem malkā. Bodniekus bija uzcelts jauns liels ar dēļu grīdu labības šķūnis. Latvijas brīvības laikā aizsarga vasaras šķūnī rīkoja balles pat teatra izrādes.
Tagad šķūņa vidus bija sagrauts. Esot kara laika uzmesta bumba, tikai šķūņa gali stāvēja gaisā saslējušies. Tātad pēc 20 gadu ilgu laika arī šai ēkai nekas nebija darīts. Droši vien, kad pabeigs kūti sadedzināt, būs šķūnim kārta. No cūku kuts un klets nekas nebija saskatāms. Tanīs vietās auga spēcīgi daži un nātru krūmi. Vēl lietošanas stāvoklī bija zirgu stallis, kurā mītinējās kolhoza teļi. Prasīja sievietei, kā var braukt par tik nolietotu tiltu, jo kājām pārieti nedroši. Teica, upītei pāri braucot seklākās vietās un ziemās jau aizsalstot. Stāvlāk uz laukiem gājam ar vīru 2 vienu. Bodnieku lautku vidu ir paprāvs uzkalniņš, uz kura tagad ir uzcelts augsts koka tornis, kas kalpojot militāram vajadzībam. Stāvot uzkalniņā un skatoties uz ar krūmiem aizaugušām pļavām un tīrumiem, domāju, kā viss var pārvērsties, ja nav kas kopj. Staigājam gar upītes malu, apstāmies pie vietas, kur vasarās visi bodnieku ļaudis peldējās, sevišķi mēs bērni. Tanī vieta upītes krastā auga liels ozols, kas skaties upītes tīrā ūdenī savā atveidā. Tagad upīte pa daļai bija aizaugusi ar alkšņu kārklu krūmiem. Ūdenī sasviesti zari un koku gabali, ūdens netīri pelēks. Nebūtu patikas tādā peldēties. Nākošā dienā gājam apskatīt brāļa mājas. Brāļa, ko arī aizveda 14. jūnijā un briesmīgajā varmā, kas nomocīja. Māja ir pašā lielceļa malā. Bija tur tāds mazs centrs, pienotava, pasts, mežniecība. Tagad vēl uzbūvēts mazs veikaliņš. Tagad jau maizi lauku sētās vairs necep. Tāpat pērk veikalos. Brāļa dzīvojamas māja vienā galā bija ierīkots medicīnas punkts, otrā galā dzīvoja ģimene no Latgales. Arī pie šīs mājas nebija vairs neviena augļu koka, ne ogulaja. Dārza vienā galā bija mākslīgi ierīkota saliņa, kurai apkārt ūdens kanāliņš. Uz saliņas auga košuma krūmi un puķes. Tagad nebija vairs uz saliņas ne košuma krūmu, ne puķu, un kanālīti bija samērti lini. Īsi priekš aizvešanas brālis uzcēla mūra lopu kūti, kas tagad stāvēja kā piemieklis. Kūtī mitinājās kolhoza zirgi. Tur sastapu vīrieti, kas brāļa saimniecībā strādāja kā puisis. Prasīju, kā labi dzīvojās. Atmeta ar roku un teica, nav nekādas kārtības, viss iet uz postu. Bet tad it kā aptvera, ka runā, viņš bija iešnabujies. Paskatījies visapkārt, vai nav kāds, kas būtu teikt to dzirdējis. Man iezagās smīns lūpu kaktiņos, jo arī šīs viņu cilvēks zina, kā patiesību ir bīstami runāt Padomju Savienībā. Pēc tam piebildā, kā labāk, kā nav jākalpo pie buģiem. Protams, viņš varēja justies labāk, jo bija uzcels sev mājiņu, bija piemājies zeme, kādi lopi. Teiktu par nekārtību viņš domāja droši vien kolhoza. Brāļa saimniecībā bija redzamas tikai dzīvojama māja un kūts, citas ēkas bija droši vien jau sadedzinātas. Vēl aizgājām uz māju, kur saimnieki bija palikuši visu laiku. Satiekot saimniece, saņēma manu roku abās savās siltās plaukstās, ar valgumu rievotus acu kaktiņos teica, Ritiņ, tu tomēr izciet un paliki dzīva. Arī man kamols iesprūda kaklā. Šī mana izskatījās labāki. Bija košumkrūmi, augļu dārs, uzcenēja mūs pat ar vīnu no pašu mājas dārza augļiem taisītu. Viņu mājas kūtī bija novietotas 14 kolhozas laucamas govis. Dzīvoja viņa saimniece, viņas meita un znots. Apkopa, ganīja un slauca šīs kolhoza govis. Pienu veda uz Krejotavu. Viņu mājā dzīvoja vēl tikai vecāka latviete.
Kolhoza grāmatvezi, kurā bijām apmetušies, viņam bija personīgi vieglā mašīna. Aizveda mūs uz izdarību, kur tika kristīti kolhozā strādājušo ģimeņu bērni. Notika tas skolas telpās, kurās bija izpušotas ar zaļumiem un lauku ziediem. Aiz galda sēdēja kolhoza vadība un kāds no partijas pārstāvis. Kolhoza priekšniece bija sieviete, teica, esot agronome. Kristīja 4 bērniņus. Visi bija jau tādā vecumā, kas staigā, vecākais 3 gadus. Vecākā ar bērniem un kūmām piestājas pie galda, kur sēdēja kolhoza vadība. Kolhoza priekšniece teica uzrunu, lai vecāki audzina savus bērnus lielai un varenai tēvijai par godu un prieku. Tā teica latviete. Pasniedza mātēm dažus ziedus un tēviem papīru apliecību, kā bērns kristīts. Runāja latviski, arī šeit vārds Dievs netika pieminēts. Braucam ar uz vietēju rakstura dziesmu svētkiem, kur notika arī labāko kolhoznieku godalgošana. Daudzas sagrautās mājas, tīrumus atmeta un ar krūmiem aizaugušas skatiem pa gabalu. Runāja ar vairākiem kolhozā strādājošiem, un sarunās vairāk kārt dzirdējās, kā kolhozā visi zog, kur un ko var. Latvijas zeme ir pazaudējusi savu spēku, jo tagadējiem tās kopējiem nav vairs darba prieka un nav ticības rītdienai. Tie latvieši, kas no trimdas brauc Latvijā apciemot, nebūtu neredz Latvijas tagadējo patiesu izskatu. Tagadējiem latviešu vīriem ir kauns rādīt, kā patiesi izskatās Latvija. Sagrautās mājas, noplicinātie tīrumi, atmatā pamest ar krūmiem aizauguši. Tamdēļ viņi tik ļoti izseko, lai atbraucēji neaizbrauktu un neredzētu, kā tagad izskatās uz laukiem. Tagad mūsu mīļā, skaistā dzimtene ir svešās varas izbradāta. Sāpju rūgtumā, asaru un asiņu piesūkusies. Es esmu daļa no tagad sagrautās, izbradātās dzimtenes. Tādēļ ar dziļu sāpi sirdī no dzimtenes aizbraucu. Septiņdesmitā gadā uz manu piederīgu, kas dzīvo Kanādā un Amerikā, aicinājumu atbraukt viņus apciemot, iesniedzu viņu un savu lūgumu iekšlietu ministrijas nodaļai pilsētā, kurā dzīvoju. 2 lūgumus noraidīja bez kādiem paskaidrojumiem. 3. lūgumu rakstīja iekšlietu ministrijai Maskavā. Saņēmu atbildi, kā varu izbraukt uz 3 mēnešiem apciemot piederīgos. Šīs atļaujas iegūšanas laiks vilkās apmēram gadu. Vispirms bija jāiegūst Kanādas sūtniecība vīza. Aizgāju Maskavā uz laukumu, kur apstājies taksīši, lai uzņemtu pasažierus. Stāvēju rindā, gaidot taksīti. Piebrauca taksīts, uz kuru bija mana kārta. Piegāju pie taksīša, šofers atvēra durvis un prasīja, kur man jābrauc. Teicu, kā uz Kanādas sūtniecību. Šofers pateica, ka viņš uz tādām vietām nebraucot, aizcirta mašīnas durvis un aizbrauca. Tā kā manu sūtniecību tomēr vajadzēja nokļūt, tad stājos no jauna rinda un prātoju, kā man aizbraukt. Kad atkal pienāca mana kārta, uz taksīti piegāju pie mašīnas, šofers atvēra durvis un arī prasīja, kur jābrauc. Izlikos, kā neesmu jautājumu dzirdējusi, ātri kāpu mašīnā. Kad šofers jau sāka braukt, teicu, mani lūdzu uz Kanādas sūtniecību. Arī šīs šofers teica, ka nebūtu mani uzņēmis mašīnā, ja zinātu, kur jābrauc. Tomēr aizveda.
Pie sūtniecības piebraucot taksīts pēc ceļa virziena apstājas otrā pusē ielai. Izkāpu no mašīnas, pārgāju ielu un gāju sūtniecības mājā. It kā dzirdēju, kad kāds sauca Graždanka Astanovis, pilsoni apstājies. Zināju, kā eju likumīgi, tamdēļ domāju, kā dzirdētais uz mani neattiecas. Sūtniecībā biju nepilnu stundu. Saņēmu vīzu un gāju ārā. Tagad pie izejas durvīm stāvēja sargs ar šauteni plecos. Prasīja man dokumentus, kurus atņēma. Lika iet līdz uz būdu apmēram pusbloku no sūtniecības mājas. Pats iegāja būdā, mani atstāja uz trotuāra, brīdinot nekur neiet. Redzēju, kā 3 reizes sargs kaut kur zvanīja, runāja. Es stāvot paspēju domāt, kā šeit mans lidojums uz Kanādu izbeigsies. Kad sargs no būdas iznāca, atdeva atņemtos dokumentus un teica, kā viņam esot bijušas tiesības uz mani šaut, kad nesot paklausījis apstāties. Teicu, teiktais mani nepārsteidz. Iespējami ātri gāju projām, bez vajadzības nogriezu uz pirmā šķērsielā, lai ātrāk pasastu sarga pārredzi. 8 dienas gāju uz iestādi, kur vajadzēja izsniegt ārzemju pasi. Katru dienu 9:00 rītā bija jābūt šī iestādē un jāgaida, kad izsauks. Ja līdz 3:00 neizsauca, teica, var iet projām. Arī 8. dienā līdz 1:00 mani neizsauca. Es pieklauvēju un gāju istabā, kurā strādāja izsaucēja. Teicu, ka esmu jau 8 dienas gaidījusi, bet vēl neesmu aicināta pasi saņemt. Ieradne teica, ka pasi vēl nesot gatava. Tad es apsēdos turpat istabā uz krēsla un teicu, tagad es gaidīšu šeit. Biju vairāk kā stundu nosēdējusi, kad tā pati ierēdne atvilka galā atvilkni, izņēma pasi un to man pasniedza. Tātad pase bija jau varbūt 7 dienas atpakaļ bijusi gatava. Tikai ierēdnei bija dots norādījums laikā neizsniegt. Bija taču jāparāda sava cilvēku spīdzināšanas māka pat šī gadījumā. Tāpat sapratu, kā mani izsekoja, kur es apsēdos uz soliņa pie viesnīcas, jeb pie rožu laukuma, vienmēr kāds piesēdās blakam un uzsāka sarunu. Beidzot es sēdēju lidmašīnā, kas lidoja uz Kanādu. Ielidoju Kanādā pie māsas Toronto. Kad biju 2 mēnešus nodzīvojusi, iesniedzu lūgumu Amerikas sūtniecībai, lai atļauj man apciemot brāli, kas dzīvo Niagara Falls, Amerikas daļā. To man atļāva. Šeit kopā ar piederīgiem nolēmām, ka es uz Padomju Savienību neatgriezīšos. Lūdzu patvēruma tiesības Amerikā, ko man piešķīra. Pēc 2 gadu nodzīvošanas Amerikā piešķīra man Amerikas rezidentes tiesības. Apmetos Amerikā tamdēļ, kā ir labāki sociālie noteikumi. Kanādā jānodzīvo 10 gadi, lai varētu saņemt pensiju, vecuma pensiju. Amerikā man vajadzēja nostrādāt 17 ceturkšņus, lai saņemtu pensiju. Es Amerikā iebraucu tādā vecumā, kad strādājuši iet pensijā, bet es tikai uzsāku strādāt, lai pensiju izpelnītu. Strādāju 7 dienas nedēļā, vienkāršāko darbu un izpelnīju pensiju, protams, minimālu. Tomēr ir laba sajūta, jo pensija ir manis pašas izpelnīta. Ar pateicību esmu vērojusi, ka trimdas latviešu organizācijas katru gadu rīko 14. jūnija atceres sarīkojumus. Tā apliecinādamas, ka nav aizmirsta mūsu tautas traģēdija. Kā mūsu latviešu mācītāji katru 14. jūnijam veltīto dievkultiem aizlūdz par nomocīto latviešu dvēselēm. Un mēs ik viens, ejot uz 14. jūnija dievkalpojumu,
aiznesīsim ziedus. Noliksim uz savu baznīcu altārim, tā apliecinādami, kad nav aizmirsti nomocītie. Es atbraukdama pie jums Čikāgas latvieši, esmu zināmā mērā iegūsi izlīdzinājumu tām mocībām, ko daudzos gados esmu izcietusi. Jo līdzcilvēku uzmanība un sirsnība ir labas zāles visam kaitēm. Paldies par uzmanību!